Un tā mēs dabūsim pa 4 braucieniem ar katru sēkliņu. Un cilvēki, kas gribēs redzēt, tie varēs apskatīties katram maisījumam, kāda kvalitāte. Labdien visiem! Es esmu Gundars Kalve, zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks. Mēs atrodamies Krustpilī, vēsturiskajā Krustpils daļā, labajā Daugavas pusē, netālu no Laukezera, kurš ir viens no tīrākiem Latvijas ezeriem. Saimniekojam lauksaimniecībā jau kopš 1991. gada, un saimniecība ir sadalīta 3 struktūru vienībās – augkopībā, mežsaimniecībā un akvakultūrā. Ja sākām strādāt ar 2,4 hektāriem, tad šobrīd esam viena no lielākajām Krustpils puses saimniecībām ar 1000 hektāriem lauksaimniecības zemes platībās. Strādājam ar minimālu augsnes apstrādi un esam izvēlējušies šogad pamēģināt arī starpkultūru sēju, jo tas ir nepieciešams gan augu sekai, gan zemes ielabošanai, gan arī man interesanti būs pašam paskatīties, kādi rezultāti būs pēc šī gada eksperimenta. Strādājam mēs ar ziemāju kultūrām, kas ir ziemas rapsis, ziemas kvieši, un pagājušajā gadā iesējām arī pēc ilgāka laika rudzus, un vasarājiem pamatā izmantojam vasaras kviesi. Šogad arī vasaras raps arī pēc kāda ilgāka pārtraukuma, arī auzas, zirņus un griķus. Strādājam ar minimālo apstrādi, tādējādi taupot gan darba stundas, gan arī tehnikas nolietojumu un arī degvielu, un nākotnē plānots izmantot arī starpkultūru doto labumu zemes auglības uzlabošanai. Augsnes, kā jau lielākajā daļā saimniecību Latgales pusē vai Vidusdaugavas apkārtnē ir dažādas. Mums ir gan smagās māla augsnes, gan smilšmāli, arī kūdrāji. Tādēļ augsnes apstrāde notiek dažādos dziļumos, bet svārstība ir no 4 cm seklā apstrāde ar diskiem līdz 14 cm ar rugāju kultivātoru. Strādāt ar starpkultūrām ir jauns izaicinājums, to mēs darām šogad pirmo reizi, un labprāt redzēšu, kādi ir rezultāti pēc ziemošanas, kādas būs ražas vasarājiem, jo pamatā plānos būs sēt pēc starpkultūrām vasaras kultūras. Arī maisījumus mēs mēģinām dažādot un miksēt, lai varētu apskatīties pavasarī, kāds ir bijis blījums, kāda ir dīdzība un arī rezultāts īpaši pēc pakšveidīgiem augiem. Un esam vienu lauku iesējuši jau 24. jūlijā, agrīnajā sējas laikā, jo bija šogad ļoti labvēlīgi apstākļi ražas novākšanai jūlija vidū un agrīnai sējai starpkultūrai jūlija pēdējā dekādē. Šobrīd mēs atrodamies pirmajās sētajās starpkultūrās 3. jūlija dekādē. Pēc kviešu nopļaušanas strādājām ar rugāju kultivātoru, vadeštadu un biodrilu sējmašīnu. No sākuma bišķi nedaudz nobijies bija, jo nedīga šie sēkliņi tik ātri, kā bija ierasts, bet tad, kad sanāca, tad atnāca ar diezgan lielu intensitāti un šobrīd jau ir sasniegusi 11 cm augstumu. Šis maisījums sastāv no vīķa, eļas, rutka un sinepēm, un tad aplūkojot lauku var redzēt, ka apmēram līdzvērtīgās daļās arī ir sējumi sanākuši. Ceram uz labu biomasu, ko rudenī pirms ziemas mēs norulēsim, lai viņš ziemas periodā sadalītos, un plānos nākamgad sēt vasaras kviesi un skatīties, kāds būs rezultāts pēc šī te darbībām. Manuprāt, svarīgi, ka vakar lija, aizvakar ļoti spēcīga lija, tad šodien mēs iesējam sēkliņu mitrā, bet siltā zemītē, jo šodien ir 24 grādi un pēc lietus tad ideāli sējas apstākļi. Būsim iesējuši mēs 7 dažādus maisījumus, kuru pamatā ir tauriņzieži, dažādi slāpekli piesaistošie augi, arī augi, kas dod iespējami lielāku zaļo tilpumu masu, ko varēsim iestrādāt zemītē. Strādājam šodien ar 4-metrīgu sējmašīnu kultus un biodrilu sējmašīnu vādešu. Darba dziļums bija 20 cm rugāju kultivātoram
un sēkliņa tika iebirdināta zemītē bez speciālas piespiedēja ruļļiem. Aicinu arī pārējos zemniekus asvērt šo iespēju strādāt ar starpkultūrām, jo, manuprāt, tas ir labs izaicinājums, kā mēs varam samazināt savus izdevumus, pērkot dārgos minerālu mēslus, ievērojot arī iespējami labāku augu seku. Tātad neko neriskējot, mēs gūstam faktiski viens ieņēmumus un iegūmus saimniecībā. Jā, vienmēr mēs saskaramies saimniekojot dažādiem izaicinājumiem. Manuprāt, šis pēdējā laikā ir viens no tādiem labākiem risinājumiem, kā dažādot savu saimniekošanu, neriskējot ar būtiskiem zaudējumiem. Gadījumā jums sanāk braukt pa Krustpils apkārtni, pa Jēkabpils novadu, brauciet garām, redziet zīmi Laukezers, tad variet droši zvanīt man, Bundaram uz zemnieku saimniecību, un mēs labprāt parādīsim šos te izmēģinājumu lauciņus, dalīsimies savā pieredzē, paskatīsimies, kuri kultūra augi nesuši labāko rezultātu, tā kā esat laipni gaidīt pie mums arī nākotnē, un plānotais iestrādes laiks ir vēls rudens, oktobra beigas vai novembra sākums, līdz kuram mēs labprāt jūs redzētu saimniecībā.